Katram sava roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek rainis. Un tieši šādi varētu raksturot arī Latvijas aizsardzības industriju, kurā nav viens dalībnieks, bet tas ir mūsu visas kopīgs komandas darbs. Pēdējos gados Latvijas aizsardzības industrija ir strauji augusi. Mēs esam mācījušies no Ukrainas pieredzes un audzējuši arī savas gan ražošanas, gan aizsardzības spējas. Arī ekonomikas ministrija ir mainījusies un ļoti strauji arī iegulda aizsardzības nozares projektos, šobrīd sasniedzot jau vairāk kā 250 miljonus un vairāk gandrīz vai 100 projektus. Šī ir lieliska iespēja Latvijas uzņēmējiem. Pirmkārt jau aizsardzība nozīmē ļoti praktiski pielietojami produkti. Tātad, ja jums ir laba ideja, šis ir īstais laiks to nodemonstrēt, izstādē, nodemonstrēt potenciāliem lietotājiem un iegūt pasūtījumu. Otrā iespēja, šis ir labs laiks, lai tieši kļūtu par dalībniekiem starptautiskajās piegādes ķēdēs, jo kopumā Eiropas Savienības valstis aktīvi investē tieši aizsardzības industrijā. Un visbeidzot, trešais, ļoti svarīgi nepazaudēt šo duālo pielietojumu, kas arī fóruma nosaukums, jo mums ir svarīgi piedāvāt labāko tieši aizsardzībai, bet kā daži uzņēmēji teikuši, tai maizītei to desu un to gardumu nopelnīt no komerciālajiem projektiem. Un tas, protams, no biznesa loģikas, no jūsu uzņēmējdarbības plāna nodrošina ilgtspējīgu darbību, sabalansējot gan to, kas ir svarīgi aizsardzībai, kur šobrīd varbūt ļoti augsts pieprasījums ar tādu ilgtspējīgu produktu ražošanu civilajām vajadzībām. Aizsardzības industrijai mēs esam piedāvājuši ļoti plašu klāstu dažādu veidu atbalstiem, sākot no nelieliem ar dažiem tūkstošiem līdz pat daudz miljonu projektiem. Un tieši šobrīd augustā arī ir atvērta atlase, kas ilgs līdz septembra beigām, ir tieši lielajiem industriālajiem projektiem, kur ir iespēja saņemt grantu līdz pat 20 miljoniem eiro savu aizsardzības projektu attīstībai. Novēlu šajās dienās jums atrast partnerus, jaunas idejas un, kas pats svarīgākais, pelnošus projektus.